Šeit mēs skatīsimies caur rēkšķiem uz 7. sezonas 4. sēriju, kur meitenēm ir dažādi uzdevumi jāpilda, kur viņas darīs lietas. Mums šodien ciemos ir arī Imants no Saimniece meklē vīru. Jā, meklē vīru. Vēl joprojām šeit. Ļoti uzprasījās. Imants uzprasījās skatīties kopā ar mums ērkšķus, un tagad tu redzēsi. Es nemācēju atteikt. Tu redzēsi dāmas, kurš tu palaid garām, aizbraucot uz Saimniece meklē vīru. Kāpēc? Būs problēmas, un liekas, kāds būs dusmīgs, ja skatos citām meitnēm. Hei, nu. Jā, un šo šovu jūs varat skatīties TET plus sev ērtā laikā, jebkurā laikā, vai arī 360 TV, ceturtdienās 21.5. Diemzīs. Sērijas. Ja mēs skatāmies tikai neliels fragments no tā, kas tur notiks, un es jums pateikšu, ka drāmas ar Kseniju paliek tikai lielākas. Tās nesamazinās, tās pieaug arvien vairāk. Citām meitenēm vienkārši viņas vibes nepatīk. Laikam, es nezinu, viņām liekas, kāpēc tas laikam man filmē kaut ko tur. Un viņam tāds bērns gribas piekaut viņu. Vēl par šo sēriju. Šis ir tas laiks, kad beidzot viņas brauc ar kemperiem. Jo pirms tam bija tas, ka viņas dzīvo tajā mājā, pārvācas uz kemperiem, un arī tie šoferi iesaistās. Mārtiņš un Gata. Tā labi, šoferi arī tagad spēlē. Tas ir jautri. Matejs ļoti labi skaidro. Man pilnībā nav jāuzsaka, par ko iet runa, bet es sapratīšu to. Mums ir papildu piedāvājums. 2 citādākas mājas ar riteņiem. Čau! Tie nav jūsu šoferi. Es neatļauju jums viņus tā saukt. Tie ir jūsu draugi, uzticības personas, miesas sargi. Universālai kareivi. Universālai kareivi. Ja? Mārtiņš un Gatīs! Šajā šovā tie, kas kemperos ved, tās dāmas, tie nav šoferi. Tas ir meitenes ar problēmām, ja? Tad tehniski man tikko parādījās problēmas, varbūt nebija jāpiedalās. Bet tu vari saukt viņas par problēmām, viņas dzīvi. Es esmu nenosodu, ka viņas izvēlas, un viņas ceļš. Bet viņām tur māca iet uz intervijām un tā. Jā, kaut kāds higienas lietas. Kas? Es vispār nespapuēju. Tiem džekiem viņi iedomājas, cik viņi ir svarīgi daļa īstenībā tam šovam tagad uztaisīt. Jā. Sieviete nekad nevar atrisināt problēmu bez vīriem. Viņam pietrūka vīrieši tur. Es tev pajautāju grīdas, kuras mazgās uzreiz, man tur uzklupa kā nenormāls. Tas ir pirmais, par ko būtu jādomā par tīrību un kārtību. 20 gadus ar vienu vīrieti. Tu to pisēs, tu to ugunsdzēsēji pisēs. Es teicu, kāpēc jūs izraujat frāzes no konteksta? Tas ir mans tēls, kur es patiesi izdomāju. Diezgan mocisks stāvs. Vienkārši tās sarunas, ko viņas tur runā. Varbūt grib pastāstīt Imantam par Kseniju. Ksenija ir satura veidotāja. Viņai ir savs TikTok tēls, kur viņa tā kā, izskatās. Tā bija tā baltajā krāklā. Tā TikTok veidotāja viņiem? Jā, viņai ir TikToks, Telegrams, viņa vienkārši visādus video filmē visu laiku tur. Tad jau viņai nav problēmas nekādas, viņa vienkārši tur piedalās tā. Kaut kādas problēmas viņai ir. Bet kaut kāds viņai noteikti ir. Tagad jau tie mākslīgi intelekti video vispār, kam tad varēs ticēt un neticēt? Cīši, tiešām. Vispār, ko viņi dzer ūdeni, tas ir mangalīts? Kamerā tā izstāsta, ka viņi dzer ūdeni, bet vai tas ir īsti ūdeni? Tas ir automašīna, tā visu, wow. Visu ceļu, tu visās viņiem forši pasākumi. Kā jums patīk tās sarunas? Ka viņas visiem ir dirž? Ksenijai? Jā. Man patīk, ka Ksenija aizstāvās un nepadodas provokācijām. Man nepatīk, ka visi pret vienu, man patīk, ka viens pret visiem. Mēs esam klāt, varam kāpt ārā. Jā, ir taisnība. Kādam interesē, kas ko tu dari, tad pilnīgi nevienam neinteresē. Nevar mani pārtraukt pusvārdā, var? Tāpēc, ka nevienam neinteresē, ka tu dienām un naktī tikko Man prieks, ka tu beidzot sāki runāt. Viņi jau man pirmais iebāz telefonu jau sejā. Un es te nezinu, vai viņi filmē sev vai man un kaut ko tur šitā. Tāpēc es viņai uzšautu. Un vēlāk viņi man pateica, mans vīrs ir policists, vai ne? Viņš tev, kad viņi man piesāsies, ka es ar viņu šitā runāju. Es tāds balagāns, ja godīgi. Es labāk skatījos, kā Imants ar Beatrisu iet randiņā vēlreiz. Godīgi sakot, es nepīpēju, bet, ja es to dzirdu, es sāktu pīpēt tu pat blakus. Es nedzirdēju. Jā, no stresa vienkārši. Jā. Tāds drāmas, tu notiek vienkārši ārprāts. Bet viņas vispār saprot, ko viņas saka. Viņas saka, tev liekas, kādam interesē, ko dara, bet viņas visas ir nereāli uzvilkušās pa viņu. Viņām visām nereāli interesē, ko viņi dara. Man liekas, ka viņi meklē vienkārši zonu. Jā, mēs esam tik veci. Tā meklē zonu. Jā. Es nesaprotu, tu man filmē vai nē? Man vispār neinteresē, vai tu filmē mani vai nē, bet vai tu filmē mani? Viņi vispār neko nefilmē. Viņi pat nav pālī. Viņi vienkārši skaidrā pieceļās un sev sāk filmēt. Kā tas strādā, motherfucker? Ko tu domā, tev ir TikToks? Tev ir TikToks? Nē, nav.
Nav TikToks. Kas ir TikToks? Brē, tu melo labāk nekā Ksenija. Ksenija. Par to, ka nefilmē. Es patiesībā cenšos uztaisīt viltus profilu, bet es nesaprotu, kā to izdarīt. Tad viņi saimā strādā, par ko viņi tur Harry Potter spodrināja, nezinu, zem galda. Jā, tur viena laba pajokoja. Jo sanāk tā, ka Ksenija, viņa ir strādājusi parlamentā, un viņas tur kā, ko viņa tur strādāja? Tur zem galda. Jā, šeit viņa jau to joku apgreidoja. Ko viņa Harry Potter zizlis spodrināja? Un visām tāds brājums. Bet tas ir tas tās, jā. Tas man diezgan labs. Es negaidīju tādu līmeņu humoru. Pilnībā nesaprotu. Bļā, vispār, kur dzīvo? Laukos. Nu jā. Laukos. To laukos, nezinu, ir šitas... Internets? Jā, es papildinu pa 5 eiro ik pa laiku. Mēs teicām, viņiem filmēsim un nepilnēs. Tas nepublicēs, viņiem taču var likt. Bet tāds, ka viņam var nosākt, ja tu mani publicē. Bet tās manas, tā ir mana dzīve. Viņam rīkoja bez atļaus un vispār. Ksenija tā, ka dzīvo kopā ar telefonu, nevis nekā citu. Jā. Bet tu pamēģini, brēns, man liekas, tas arī kā tāda laba prasme, tur ir reāli, sevi labi nofilmēt. Varbūt man pie Ksenijas jāiet pamācīties. Jā. Tu apgalvo, ka neesi stāvoklis, kāpēc tās TikToks bija? Сделай тест, и все. Uztais testu speciāli pasūtīja priekš tiem testiem. Bet, ja jūs zināt, Pierādi mums, ka tu neesi stāvoklī. Jā. Ja jūs zināt, ka es esmu stāvoklī, kāpēc tad jūs tā izturaties pret sievietes stāvokli? Labs jautājums. Tā kā sanāk, tā Jana, viņai tik ļoti, viņa iecepās par to viņas TikTok tēlu. Viņa domā, ja viņa tiktu kaut kādā veidā pateica, ka esmu stāvoklī, un tā bija viņas seja, viņai nebija tur parūka, vai viņai tur nebija klauna, tas tur neguns, tad tā ir patiesība. Jā. Un tāpēc viņa reāli pasūtīja internetā, viņa pasūtīja testu. Jā, es gribēju teikt paroli, nezinu, kāpēc, bet testu. Lai Ksenija uztais šo grūtniecības testu, jā. Pasties acīs, viņi ir noticējusi tam, ka viņi ir stāvoklī. Pasties, viņi ir ļoti aizvainoti, ka tā izturās. Jā, šis reāli, tu Ksenija gaslētos tā, ka viņi reāli stāvoklī paliks. Pēkšņi. Viņai vienkārši viss saka. Man nav izvēles, viss domā, ka esmu stāvoklī. Laikam jau es esmu. Tā, starp citu, pirms 2000 gadiem vienai sievietei arī gadījās. Reāli, viņi brokasto tur normāls ēdiens, labs tā kā settings, un viņi tāpat izvēlās, ka Ksenijai kaut ko smadzenes pist. Ja būtu tur 10 čaļi, es domāju, ka viņi vienkārši 5 minūtēs visu apēst un iet ārā pīpēt. Tas ir labs grūtniecības tests. Tu man prasi, jā? Nu, gan jau šis te... Spēka tests. Tur, kur jāstaigā pa vienu līniju taisni. Paula Leņa tests. Okay. Zemdību nama tests. Ja tā aizvarot zemdību namu un tev pieņem tur, tad tu esi stāvoklī. Viņus vispār, man liekas, novērtē tādas lietas, kā foršas. Vajadzētu, vai ne? Tev liekas, ka vajadzētu, ka viņas novērtē, bet viņas tāpat to laiku izmanto, lai pārēst saldo ēdienu. Jā, viņam, man liekas, jāiemāc novērtēt lietas, kas ir labas, un kā to izdarīt, es nezinu. Viņas gadījumā nav visas bērnības draudzenes. Vispār uz sievieti savādāk nevar izturēties. To visus var pateikt. Jā, es pat esmu redzējusi. Jūs nemācāties? Visi 10 cilvēkiem. Tu pat mēs aizgājām pārēst, vienu veicu, ka māgu nopalīt, aizgāju. Ļauj viņai, ļauj lūdzu pastāstīt. Kas notiek? Kas tur ierunājās par tādu balstu, tādu kā vīrieti. Ir vai tas cik stulbi, tās, kuras uzbruk, Ksenija savu bērnu priekšā izskatīsies? Viņa jau bērnu domās, bļaļ, mamma, tu stulbenēsi, tad tiktu kā ne visi ir īsts. Un viņš tā, ko? What? Tu fuck, bļaļ? Ej ārā, nedzīvos kopā ar mani vairs. Jā, bērns izmetīs mammu. Man tā liekas, es nezinu, es tik dusmīgs to melmati. Un man tāds prieks, ka Ksenija daudz labāk izskatās tajā kamerā nekā viņa. Un Ksenija ļoti artikulēta un normāli paskaidroja. Tu saprati, ka tas ir tēls vienkārši, kas teica, kas tēlā? Tev apmierināja viņa atbildi. Nu, ja es vēlos kaut ko interesantu pastīties, jāstāsta Ksenijas storija. Okay. Es nezinu, vai viņi, ja TikTokā, tad man nesnāks pastīties, bet ja Instagram... Telegramā arī. Telegramā, nice. Bet šobrīd šajā brīdī, vai tu gribētu, lai viņi taisa grūtniecības testu? Nu, ja viņš ir tēvs, tad obligāti. Jā, iesaisties, Čalis iesaisties šobrīd. Jā, bet man patīk, kā viņš iesaisties. Nu, atļauj viņai pateikt. Jā, atļauj viņai pateikt. Viņš nevarēja pateikt.
Tu nedzirdi, ko viņa saka? Viņa saka, ka tas ir tēls, tātad viņa nav stāvoklī. Viņa ir to skaidrs gaiši pateikusi. Tāds jūtas, ka viņam bail, ka, nezinu, tāpat kā ar heroīnu. Kad Ksenija tur filmē tos tiktoks, ka viņi visi saslims ar to tiktoku filmēšanu. Viņi pretojas. Es negribu filmēties. Es negribu uzsēsties uz šī. Ziniet, mēs neesam labākas. Mēs katra esam ar kaut kādiem sūdiem reāli. Es думаю, mēs ļoti много очень про нее говорим. Очень про нее только одну говорим. Vienkārši liekam viņu mierā, dzīvojam savas dzīves, skatāmies uz savām problēmām. What the fuck, kas tas bija skaidrs saprāts? Viņas izsecināja kaut kādu krūtu domu un arī tā kā to skaļi pateica. Es šokā par to. Pasties viņas acī, visu, ko teica, tā ir patiesība. Jā. Dvēseli atklājās tur visu. Tieši tā. Kā jums liekas, vai viņš arī to tiešām darīs? Tas būtu smieklīgi. Bet vismaz viņi izsecināja. Tas jau ir kaut kāds progress. Kā saka, pirmo reizi izdomāja pasaki, nestrādās, otro reizi izdomāja pasaki, nestrādās, trešo reizi izdomāja pasaki, nestrādās. Pēc ceturtās reizes mošt kā sāks jau tā kā varbūt nestrādās. Jā, bet jā, tā doma tātad šeit ir tā, ka beidzam pa viņu runāt. Labi beidzam runāt, labi. Jā, lai viņi dzīvo savu dzīvi un vienkārši filmē tur visu. Labi, man jau smieklīgi. Pildot uzdevumus, dāmas Egijas matos ir atklājušas kādu atradumu. Tas ir peles balosums, jau viņas vakar pārbaudīju. Es viņas vakar pārbaudīju. Ir olas. Man apceļot lauzi. Es saku, aptiekam vajag pirkt šampūnu. Es jau to darīju. Fujovas dari. Jā, otrs tad šausmīgi pasauli. Oh my God. Kas tāds ir? Kā jums liekas, tās ir ūliņas vai tās ir blauznas? Es nekad kaut ko tādu neesmu redzējis. Es nevaru teikt, atbildēt. Es teiktu, ka tas reāli ir kaut kāds, ka kāda vienkārši no muguras sāli iebēr. Kakao? Jā, tas ir no Bounty, Bounty vienkārši ēd. Maģija. Ja jau tur ir ūliņas, tad jau vajadzētu redzēt arī, ka kaut kas rāpo, ne? It kā nekas nerāpo. Tad sajūt, ka pielīt pēkšņi, ne pašam jāskatās. Sanāk, viņi vienkārši paņem uz šovu, atved utis, tad jau visam tur būs, ne? Utis in the house. Tad jau viss tur līdzi pie Egijas klāt. Tās ir gnīdas, ka tev vēlreiz... Потом, как ūliņas зарвутся, tad tev būs česāts. Tad tev būs tūkānīt rāpus. Man taču nav. Mēs vairāk uztraucamies par to, ka nepāriet uz pārējām meitenēm. Iedomājies Gatim tā skaistā bārda. Močīs kaut kas. Jā. Tā var bārda arī būt utis? Es nezinu, utis tikai nav vispār manā pasaulē. Mans dzīves burblī neieg. Jā, es arī neko baigi daudz par tām utīm nezinu. Es nezinu, varētu bārdā būt utis. Bet viņu sauc Gatis. Gatis utis. Tā nav ņirgāšanās, mēs viņai palīdzēt gribam tikai. Tā ir dzīve, ko padarīs. Jo tam dēļ cilvēks ir jāatstum. Mēs ļoti labi nav, tos ir blauznes. Tas ir blauznes. Negaidīju, ka tik izpalīdzīgi cilvēki. Nē, tā Ilze, viņa vispār teica, ka viņas šovu brauc tikai, lai citām palīdzētu. Rakļu. Nevajag palīdzību. Tas tik krūti, forši. Tas ir kaut kas pozitīvs, un ne? Vienkārši, jā. Pastoties, tā nepateiks uz pirmo. Ja tās utis ir blauznes, tad tavs ratiņkrēsls ir Formula 1. Tu to pats izdomāji tagad? Jā. Wow. Rutīm uz... Ar ēršķiem uz visi lisakiem. Tu kā staigāt ar rutīm? Vai tu nodzītu? Varētu tas būt tavs lepnums. Jā. Es zinu, ja tie ir māju dzīvnieki, ja es viņiem iedot vārdus, tad tehniski. Nedrīkstētu vairāk. Es nevaru viņus tā kā likvidēt. Es saprotu, ka to grūti pieņemt. Jūs tagad man pazemojat visu priekšā. Mēs tev gribam palīdzēt. Dažreiz jāieklausās, un tev ir jāpieņem lietas. Dažreiz viņas ir grūti pieņemt, bet tev viņas ir jāpieņem. Pēc tam jūs rīt izdomāsiet kaut ko citu. Neviens rīt neizdomās. Tā var paskatīties, tu man jau. Tu aizveries. Labi, tu nam neverишь, tu cilvēkam. Vari lūdzu aizai lūdzu prom. Lūdzu aizai prom. Bet kas tās par raķetēm, ko viņi tur nesā? Jā, viņam ir uzdevums, ka ar ciet acīm tur jāatrod, ar balsi jāvada citas. Un tad, tu vari lūdzu aiziet prom. Tas ir piestiprinās klāt, lai ātrāk kustība ir. Jā. Iedomājies. Jackpack tā kā GTA, tas te uz augšu un uz priekšu. Bet man patīk, kamēr tur viens rauc, cits pozē, tur katrs dara kaut ko citu. Vienkārši tu nevari izsakot visiem. Actions. Arī sāk kasīties, gribu. Kas tev Gatis matos? Es esmu vienkārši nošakāts, ko es skatos šobrīd. Tas ir kā pacietīga, bet tādās kaut kādās aktivitātēs man gribās ātrāk. More passion, more ecstasy. Jā, tu uzkāpi. Man patīk, Ksenija, šo jautrību uztur.
More passion, more energy. Akcents. Šausmīgi forši akcents. 5 minūtēm vajag būt forši. Jā. Un viņi uzkāp uz tos bumbiņus, tagad nedrīkst kāpt nost vairāk. Tu tā kā smiltīsi mīna vai kas pa bumbiņu? Bumbiņu vai mīna. Katra no tām dalībniecēm ved citu. Un tad, ja tā ir laba draudzene, tu ved uz bumbiņu, ja slikti, tad uz mīnu. Izvēlēs savas draugas. Jā, un tad kurš iedeva Ksenijai? Visi zināja, ka viņi ir blondīni. More passion, more ecstasy, more TNT. Bet tādā ziņā diezgan uztur to enerģiju, uztur to jautro garu, tas forši. Jā, tā ir. Egija turpina sēdēt maliņā, kamēr Ksenija vairāk domā par izklaidēm nekā par reālu palīdzību komandas biedrenēm. Ksenija, pagaid bišķi! Tu taču iemokst galvu. Nopietnas. Tā kā nesaprotu jokus vai ko. Nopietni jāuztver humoru. Jā, kāds tev nāk, ka kul... Es tikai pajokojos, bet tu neizdzīvoji. Kas vispār tā kā āmaras tur izdalīja? Viņš bija pārliecināts, ka tā viņas varam dalīt. Viņš negad jau no nopietna āmara. Gumijas āmara. Man liekas, man patīk, kā Ksenija pieiet pie uzdevuma pildīšanas. Es gribētu viņu savā komandā. Labi. Tas ir telt. Kas? Jā. Nē. Kur tu gribētu labāk? Es nevienu nepazīstu, godīgi sakot, bet es paņemtu zaļajiem matiem. Pasies viņas gatavību. Viņi vienkārši zina visu. Ok. Ļoti labi, tad Ksenija, Ines. Labi, skatāmies tālāk. Bet iedomājies, un visas smējās, un visām ir jautri, bet viņas tāpat, ka man besī tā Ksenija. Vispār tā Ksenija, viņi varētu vienreiz aiziet. Vai ne, viņas vienkārši pēc šovu, kad beigsies šovs, tikai par Kseniju arī domās. Ksenijas jau tik forša bija. Es gribētu būt tik pārliecināti par sev kā Ksenija. Viņas cenšās sazīmēt, tā cīņa par Kseniju. Visi savā starpā. Koļījās vienkārši Ksenija. Viņas Ksenija dzīvos viņu galvās bez īres maksas. Tas gan ir lēti. Tieši tā. Iziet ārā no šejienes! Telts celšana patiesībā bija ļoti interesanti, pateicoties Ksenijai. Tas man ļoti, ļoti patika, jo viņi ievies to jautro daļu. Viņi tur gāja un ākstījās, un šoreiz man pat patika, ka viņi tur ākstījās, un man likās, vau, vismaz kaut ko viņi tik enerģisku Fuck you, Rakju. Bet šitais, es nezinu, kāpēc man uzreiz tāds asociācijas Harry Potter. Jā, tas te ir tā garā cepara Dumbledores. Jā. Ko viņai spieķis? VLC video logo. Jā? Man tas ir svarīgi. Es tikko iebraucu, tas labs. Es vispār nesaprotu, ko tu runa. Bet viss cīk. Nice. Ko tu Es gribu, tas bija mans joks. Tīvi tur uzturējām, man likās, ka mums tā telts iet raiti celt. Riktīga armija, 6. Tātad 400. Šeit jauns uzdevums, viņam jārēķina matemātiskie vienādojumi, lai atslēgtu lādes. Šis mans mīļākais. Bet Egija šajā uzdevumā ir šitās grupas tabletops. Šī matemātikas uzdevuma, tā ir mans stiprā puse. Tas ir interesanti, ka Olga, atceries Olga, tā, kas uz banknotiet, viņai izrādās, viņa ļoti labi rēķina, bet vienkārši nevienu neklausās viņai. Es nezinu, kāpēc. Droši vien, ja viņa tik daudz uz banknotu steigā, viņa jau virs uzturnēsies rēķināt uz cipars. Jāna pateica, ka viņai matemātika neiet, un es tā opā matemātiku, jo es zinu, kā jārēķina bez kalkulatora, jo es ieraudzīju tos skaitļus lielos, ka būs liela skaitļi. Un Ines uzsāktu rēķināt, lai tu rēķini. Vairākas meitenes mēs mēģinājām teikt priekšā rezultātus. Viņas mūs nedzirdē. Priekšā tās, kas saka priekšā rezultātu. Kas tur kastē tā kā ūdens pudeli? Viņam notiek tās ūdens pudeles, lai padzerties? To vēl redzēs, kas tur ir. Ūdens pudeli, jā. Ūdens pudeli. Varbūt bija smags rīts, un tāpēc vajag ūdens pudeli. Nē, viņas gandrīz viss skaidrāja. Bet iedomājies, viņiem sasol vienu, atrod otru. Bet iedomājies, cik viņi dusmīgi būtu. Ja pasaka reāli kastē, jūs gaidat, nezinu, tur šņabs. Tur vienkārši viņš vienkārši izreikina 2 sekundēs. Kamēr lielākā daļa mēģina atslēgt vaļā lādi, citas jau ir sagurušas no uzdevumiem un nemaz neiesaistās. Kseniju neviena nevēlas dzirdēt. Mēs nododam sveicienus Alsviķiem un skolotājiem Andrejam, datoru skolotājiem. Čau! Andrejam Oičam. Čau!
Mēs arī sveicam Andreju Vojču. Laikam Egiju pazīst. Sveiciens Andrejam Vojčam. Datoriem. Andreja Vojča datoriem sveiciens. Tas arī viss dzīves precīgākā izskatās. Tas ir cik visu motivē pozitīvi. Jā, un viņu visvairāk ienīst par to. Tas tā kā zvaigznes, kuras vispilgtāk spīd. Visvairāk ienīst visu cilvēku. Ko tik gaiši? Haters gonna hate. Pildam pie uzdevuma, tu te čau! Prezidentam arī pasaka čau! Un tā interesanti, kas būs tajā kastē? Un tajā kastē būs... Tev nekas Tev točna nebūs. Sēties tusiņus. Teiksim, jaunības dienā. Šīs bija grupas bildes pārstījā. Šitā ir tusiņu bilde. Nākamā dienā, kad kāds pamostās. Arī tur kaut kādā, gan jau vienam no tiem draugiem ir dzimšanas diena, kur viņam kaut kāda, ģimene izdomāja uztaisīt pasākumu ar visādām aktivitātēm. Un viena no aktivitātēm bija jārēķina matemātikas uzdevumu, lai atslēgtu. Tu tev vispār nepienākās nekas govsies slāvot. Kāpēc? Es parādīju atslēgas numuru. Iesis un sūdas šūrēs kaudzē. Saskaitīju atslēgas, saskaitīju, ka ir pietnē. Tu nevienu uzdevumu neesi izpildījis. Ko tu te priecājies tagad? Tā Jāna zina, ko viņa var, man izlaizīt, kājas. Kārpas? Man ļoti besīja Jāna šajā brīdī, un es ceru, ka viņai sāpēs vēders no ēšanas. No vakarņiešanas. Beigās izrādās, ka pēdējā kastē ir draudzība, un viņš visi saņem draudzību. Ir tikai viens joints uz visām. Man patika viņa doma. Draudzība uzvarēs beigās. Šis tur draudzība iekšā? Jā. Nāc rēķins. Taču saimē strādāja, rēķināšanai jābūt labai. Tagad tikai piemērs jau 4. diena. Jā. Sostu to taisīja. Kāds sakars tur tu aritmētika? Aizvērs vienreiz savus žauns, bļaļ. Kā tos zaļmantai nosauc? Ines. Tieši tā, neviens neatcerās pēc viņu kāds savu. Viss tas, ka tur iet skūpst. Jā, Ksenija tik krūti. Tā kā respekt. Ksenijai. Un tā otrais, nezinu, es ceru, ka viņai pumpas uz sejas uzmetīsies ļoti daudz. Tu super domā, ka kaza jobanā, bļa. Tur vajadzēja rīktīgi dot. Nevis tur tikai pagrūsīt. Vajadzēja momentā dot. Raut pats, tad viņai toša būtu make-ups uz kādu laiku. Ko tu man tupā vēl lūri virsū, bļa? Tas tur bija. Ksenija tā kā kaut kāds office, šitais tā tēls, kādās kamerā. Es redzu šo bullshit. Tiekamies nākošā epizodē. Kā tu novērtēši to? Jo man, uzzina asins. Visu vajag izrunāt. Jūs vienu faktoru neņemat vērā. Viņas ir ikdienā dzērušas cik ilgu laiku. Un tagad ir tās pirmās dienas, kad viņām nav alkohols. Tomēr ir tās lomas. Tad tur ir tā visas sāls. Viņām vairs nav draudzīga kompānija. Bet nē, es vienkārši, man besīja laukā, kad vienkārši labiem cilvēkiem un pozitīviem cilvēkiem vienkārši smukas un skaists cilvēku uzbruk. Jā, tāpat visi smaidu uztver. Nu jā, un ko es kā, tad nav svarīgi, kā es to uztveru, vai ne? Galvenais, kā Ksenija smaidu. Ksenija, kāds tu uztver? Un tāpat es 3 reizes, arī var teikt, nokliedzās, neviens tāpat nedzirdēja. Tā, kad viņi uzminēja, es jau sen biju attaisījusi lādi. Nevis lādi, bet kūteni. Ja mēs viņus visi tur mokās rēķināt, šis Olga jau aizgājis, visas atslēgas attaisījis. Tur nevarētu būt kaut kāds kodolierocis. Es domāju, ka iedodat lauzni beidzot. Ja Olga tur nebūtu, kā viņas vispār tikt pie tā? 67. Nu jā, tā jau būs. Jā, tas ir. Normāli, jau pakaļ atslēgai. Un tad bija tāds, vau, paldies tev, Olga. Nu tā, kad arī tas izbrīnīja, ka Olga tajā pēdējā mirklī pieslēdzās. Tas bija tiešām tā riktīgi super. Alkohols un kūka. Pusi uzminējām. Jā. Labi, būsim godīgi, tas ir bezalkoholiskais alkohols. Jā, un tas ir diezgan crazy, ka viņi tik daudz dod, nevis vienkārši tiešām kaut kādu parastu dzērienu, kaut kādu gāzēt ūdeni. Bet, lai dzer šampanieša imitāciju. Tieši tā, vienkārši bet respekt par medaskūku. Un Egija domā, bļaun, šī dēļ man izmantoja kā galvu. Jā. Lai es vienkārši padzert un paēst vēl. Jā, un Ksenija arī šī dēļ, es gandrīz pamūtu dabūju. Gandrīz pa seju īsta, ej nahuj, no šeienes. Ты зашла, начала кричать, и я проснулась из-за этого. Kurš, es tagad runāju. Es biju nevaru, es varbūt beigīgi, es gribu čiepāt, tas man ir dzen ārā. Tas ir šausmas, es jūtos prātā. Nabadzīgi, tagad tu vari ieklausīties. Nu, redzi, tur pat nav jēga. Šies žorī, bļa.
Nē, tie ir rīti, kā lielā ģimenē laimīgā. Kā Mīla Kemprī pat trakāk rīti bija nekā šeit. Viņi strīdējās un viss. Šitā zāļiem matiem viņa var iedot viņai pa galvu un tā. Вот там она должна быть точно осторожна. Ксения должна, около этой девочки, которая разделила матiem, должна быть с ней очень осторожна. Jau zilai māte. Tur vēl citi. Tur pēc otrā teikuma jau mainījās māte. Kas tas par šito personāžu? Ilza, fuck you, Rakila. Fuck you, Rakila. Zažgājam adihai. Šitā ir tā, kuras bilde būs uz cigarešu paciņām. Nāk, šot mums tev īpaši dāvana ir no visas sirds. Tu esi stāvoklī vai neesi? Taisīs. Mums visām meitenēm. Man vienalga, ņem. Tu taisīs. Davai. Ja tu esi stāvoklī, tad tevi neviens neaiztiks, bet ja tu neesi stāvoklī, tad tev var papajāt. Normāli. Ja tu esi stāvoklī, tad tu esi drošībā, bet ja tu neesi stāvoklī, tad mēs to piekāpsim. Tie ir kemperu noteikumi. Es pēc kārtīgām pusdienām katreiz esmu stāvoklī. Nice, labi. Bet es nezinu, kāpēc man liekas super crazy piespiest kādai citai sievietei taisīt grūtniecības testu, tikai tāpēc, ka tev viņa besī un tu gribi viņu piekalt. Zini, ko pateicām? Uztaisi, vai mēs zinām, vai mēs tevi varam sīkot, vai nē? Normāli vispār. Es domāju, ka viņam vienalga. Es to sirds un dvēseles tev pret testu pirku, tu šmarā. Давай taisi. Окей, šausmas vienkārši. Если она так дальше будет себя вести, некоторые девочки не смогут контролировать себя. Они хотят ее в туалет засунуть в голову. Nu, saka, tā, ja тебе разрежу, кишки вытяну. Nekurš tam nedarīs. Nu, когда тут кишкус немт, он, не знаю, ножом резать такое не будет. Ну, толкание, ладно, за волосы. Nu. Viņai tik labs komentārs, ne, par to. Kas, no kurienes viņi ir? Jo viņi gan krieviski nepareizi runā, gan latviski nepareizi runā. Nu, un tā abos valodās vēl ar akcentu. Redzīgi. Bet jā, tas, kas tas jau neies jau neko nedarīs tādu. Viņš jau tikai to visu runā tāpat. Es vēl negribu šurāt. Mēs gribam redzēt, tu taču tik ļoti stāst to, ka tu esi stāvoklī. Bet tevi jau neuztrauc tas, ka es esmu... Man uztrauc! Mums satrauc tas visu! Jūs savas mutes neturat, ka rokas palaižu. Nezinu, uzreiz no manis kauns Janai un šitai tai Inesei. Jo vienkārši kauns. Kauns. Man liekas, grēcīgi, ka viņi joprojām saka, tu tik daudz visiem saki, ka tu esi stāvoklī, lai gan visas reizes, ko mēs esam redzējuši, saka, ka es neesmu stāvoklī. Un vienīgais veids, kā viņi ir teikusi, ka viņi stāvoklī ir, tā kā tas bija mans tēvs, ko es teicu, un tas bija sarkasmā, ka viņi to saka. Nu, ko jūs jau domājat, ka es esmu stāvoklī? Nu, ko man tagad darīt? Un viņi vēlās redzēt, kā to testu pilda. Tiešām. Paraugu demonstrējums, paraugu. Man šis vienkārši redzēt, kā to dara. Tas būtu rēcīgi reāli, ja vienkārši meiteni piekāja, lai viņi uztais grūtnies. Es zināt, vai tu esi stāvoklī? Uztais grūtnies. Es izdarīšu tās čurs no tevis. Ja es esmu stāvoklī, kāpēc tu ar mani tā runāt? Pagaid, paklausies tagad. Kāpēc tu saki to, ka mums tas neinteresē? Labi, mums tas varbūt... Kur es stāstu, ka es esmu stāvoklī? Ja tas, nu labi, mums tas varbūt neinteresē. Kāpēc stāst, ka mums tas neinteresē? Nu labi, mums varbūt tas neinteresē. Viņi gribētu pateikt. Aiztais muti uzreiz nākamais. Tas parāda to, ka viņi ļoti grib, lai viņi uztaistais. Viņi tā kā suņa rej viens uz otru, bet ne līdz galam. Okay. Ticiet un daklausies, bļaļ, mani! Tā kā tu ar mani runā, ja tu stāsti to, ka tu esi stāvoklī. Kurā vietā tu esi nahuj pieklājīgi? Neko viņa nahuj neizdarīja. Ksenija jau ir pieredze, blēns, ar gan jau kaut 120 kg čeku. Ko tā, blēns, ko tas zarais puņķis viņai varēs izdarīt? Mēs nevienam, kas tur notiek patiesībā. Nu jā, viņiem pielinoja. Varbūt viņas tur smaida viens. Kāpēc kamerās tik labi izskatīsies? Kamerās būs tik forši. Palaid vaļā. Es ķeros pie kakla. Nu, žņauties, nežņauts. Es vienkārši pieķēros pie kakla, lai viņa bišķi saprot, un es viņai tā arī pateicu. Lai viņa bišķi saprot. Es nesaprotu, kā es tik mierīgi varu to skatīties, jo es nezinu, es novēlu Inesai to pašu, ko viņa izdarīja Ksenijai. Lai viņa beidzot bišķi saprot, ja? Nu, nē, lai vismaz tā kā, what goes around comes around. Lai viņai, balans. Lai viņai grupa ar cilvēkiem liek čurāt uz grūtniecības testu. Nu, kaut vai vismaz. Jā, nē, nu, esmu ļoti apstulbs un stulbi jūtos. Un tagad, kāpēc
Tie džeki ir miesas sargi. Viņi ir sūdīgākie miesas sargi, ko esmu redzējis. Ja tu esi stāvoklī, Es tevi klausos, tāpēc palaidu vaļā. Kuja? Agresīvāks mātīt. Tu vispār, bļaļ, šitos te visu. Agresīvā mātīte. Tas bija diezgan labs. Vai tu redzi, cik senie pofīgi? Man vienalga. Nu, labi, es negribu iedomāties, bet izskatās, ka viņi tur daudz trakāk piedzīvo nekā vienkārši. Jā, 20 gadus dzīvoja abusīvā attiecībās. Kāpēc viņi vispār dusmojas, ka viņi stāvoklī ir vai nav? Kurš attiecas pēc stāvoklī, meiteni tā? Tas, ko Ksenija teica, jā. Iekaut gribās. Raciņš šitais te. Dušā ieeja, lai tavs. Es tavu kilogramu nahēm rokas sasmērēju. Bet redz, Ksenija dušā ieeja. Šis Ksenija var pateikt, blē, tev elpas mird. To dagunā matiņas var redzēt. Bet viņai labākais comebacks bija tavu kilogramus rokas sasmērēja. Cik viņai kilograms kosmētikas tik daudz. Vai tagad taisi testu, un jūs man saka, lai mēs zinām, vai mēs tevi varam tā kā pizdīt vai nē. Es to čainiku prasīju. Tu man ko teici? Ej, nahuj no šejienes. Es tev saprotu, tu esi maziņa ievainota meitene. Jā, es esmu stāvokli. Viņi ir vai nav stāvoklis? Neko nesaprotu. Es tur viņas visas, bļet, stāvoklī, kaut ļoti grūtu stulbu stāvoklī. Kāpēc viņš vienkārši neuztais kaut bokššovu, tur viņam tik daudz jautrāk būtu skries? Tāpēc man ir hormonus meitene, kas ir salūzusi, narcistā uzvedās. Neklausās, es tev saprotu. Nevajag man. Aizē, lūdzu, uzstājas grūtniecības stāsts. Neiešu. Ja tu esi tik varonīgi. Ko es daru šo? Labi, tu uzkrāšosies, bet vai pēc tam tu aizies uztaisies? Es nevaru, bet es savu... Man arī gribās viņai iepistīt. Blē, vai Ksenija varētu pateikt, blē, ja es uztaisīšu to testu, es IQ testu uztaisītu. Un tur viss tāds, ko es nevaru. To nedrīkst. Tikai Olga viņam iziet. Tā nedrīkst, tā nav godīgi. Tā nav godīgi. Man tā ceļ šī sērija iet tikai ap grūtniecības testu. Nevis kļūsim labākas, bet vai viņi ir stāvokli vai nav. Jā, tev tik labi viedokļi. Tā arī ir. Nu, tikai man tieši tas pats. Tu man no rīta nelabrīt pateici, ej, nahu. Tāpēc, ka tu, ko tu izdarīji? Ko tu izdarīji? Tu izdarīji? Tu paties, ko tu dari sākumā, un tad dirs virsū mums. Redzi pieklājīgā dace. Nē, tas bija labs. Redzi, ka pasmaidīja pēc tam. Redzi pieklājīgā dace. Jā, ko tā dace var? Nekādu argumentu nesaka. Tur, lai viņas visas cenšas kaut ko tur viņai smadzenes izpist, viņi vienkārši plējas. Ko jūs man te cenšaties? Nē, jums nav žēl, Ksenija. Viņi ir pelnījuši to, kas ar viņu tev šobrīd notiek. Nepelnīt. Man liekas, viņi izbauda. Pasties, viņi krāsojās, viņai baigi labi. Stereotips, kā Adidasā staigā gopņiki. Tā kā meitenes mums te arī rāda sevi kā kaut kādas tādas asociālas. Tad es arī tā kā, tāpēc varbūt es arī tā uzvedos šodien. Es tagad iedomājos, cik parlamentā strādāt, krūti būtu ar Kseniju. Viņš slaik rēc un domā, bļeļ, tu uztaisīji to testu vai ne? Vajag rezultātu. Bet neviens nezina rezultātu, jo neviens nav uztaisījis testu. Ja čaļi tā varētu blefot, esmu stāvoklī. Ar ko čaļi varētu tās blefot? Man ir nauda. Dod parādu testu, ka tev ir nauda. Es tev nopirku naudas testu, vai tev ir vai nav. To aizsūtīja pieprasījumu. Bet jā, mēs esam noslēguši. Paldies, Imant, ka palika mums Imanto, jā, ļoti liels paldies, ka tu izturēši to krinžu, ka tu pakrinžoji kopā ar mums. Es lepojos ar sevi un lepojos ar tevi vienlaikus. Un arī ar mani. Ar tevi visu laiku esmu lepojos. Paldies. Tā labi. Čau. Čau, visiem. Labi skatījāties.